Ziņās jau ir parādījušies gadījumi ar lāčiem Polijā un Igaunijā. Lāči ir modušies, un Latvijā pēdējos gados to ir kļuvis krietni vairāk. Tāpēc, dodoties mežā, ir svarīgi zināt, kā rīkoties un ko darīt, ja sastopies ar lāci. Vispirms dodam par sevi zināt, kad esam teritorijā. Tādējādi daudzi dzīvnieki jau pamet. Tātad kāpjam uz zariņiem, runājam, sasitam plaukstas, un mežā dzīvnieki, dzirdot kādu citu troksni, viņi atstāja teritoriju. Taču var gadīties, ka vēja virziens nav ļāvis lācim jūs ne sadzirdēt, ne saost. Un ejot cauri brikšņiem, jūs pēkšņi pamanāt lāci. Tad jāsaka tā, tad varbūt nevajag trokšņot, bet tad tā lēnām atkāpties, turot dzīvnieku savā acu lokā, lai redzētu to dzīvnieka reakciju un jūs varētu savējo reakciju pielāgot. Bet, ja tomēr lācis mani ierauga, ko tad? Tad ir jāsāk runāt. Tad tādā mierīgā balsī dot par sevi ziņu, lai lācis tomēr saprot, kas tas tāds ir, piemēram, lilā pleķis tur tālumā stāv, bet ja es runāju tā, tad viņš saprot, ka tas ir kaut kas, un tad viņš novērtē un labākajā gadījumā dodās projām. Dažkārt gan lācis var lēnām sākt tuvoties. Tas vēl nenozīmē, ka esi briesmās. Lāčiem ir slikta redze un tie ir ziņkārīgi dzīvnieki. Bet kas notiek, ja lācis pēkšņi sāk skriet tavā virzienā? Arī Latvijā ir izskanējuši tādi stāsti, ka lācis veic viltus uzbrukumu. Tas ir tā, kad lācis tā kā skrien jums virsū, un ja jums ir ļoti stabila nervu sistēma un varat izturēt, jums ir jāstāv mierīgi, un lācis pāris metrus pirms jums, viņš sapratīs, jūs nebēgat, jūs esat līdzvērtīgs, tad viņš griežās projām un iet prom. Tomēr, ja lācis ir ļoti satricināts, pastāv reāli iespēja, ka viņš var arī uzbrukt. Ja notiek tas tiešais uzbrukums, tiešām nav vairs māju uzbrukums, labākais ir tas, ja jums ir līdzi tā saucamā lāču piparu gāze, un tad, ja ir tiešais tuvums, tad pūst lācim purnāt. Un kā saka, ja visi striķi trūkst, atliek tēlot beigt. Vislabāk, kā es saku, saritināties kamoliņā, ja tā embrija poza pievilkt ceļus klāt, tādējādi mēs sargājam savu vēderu, un tad saritinamies kamoliņā un sargājam to savu skaustu un šādi. Tad lācis varbūt, ja jūs mēģina ritināties, kā kamoliņš ritināties uz otru pusi aši. Cerība ir tāda, ka lācis pazaudē interesi.